Šukra karkas zīmē tiek uzskatīts, ka šī zīme nav tā labvēlīgākā pret šukrus, ja? Un attiecīgi cilvēks ir diezgan ļoti emocionāls pēc dabas, ja? Un, teiksim, bieži vien ir vilšanās kaut kādās seksuālo attiecību plānā, cilvēks var būt emocionāli neapmierināts, ja, tā kā var svārstīties šīs emocijas gan uz augšu, gan uz leju. Un, teiksim, šie cilvēki, neskatoties uz to, ka mēnesis zīmes, jā, tātad karkas zīme, dod tādu ietekmi uz cilvēkiem, jā, šiem, tad neskatoties uz to, šiem cilvēkiem ir ļoti labas aktīva meistarības spējas, jā, viņi ir ļoti labi aktīvi tieši šo emociju dēļ, ļoti labi dekoratori, jā, un attiecīgi viņi, teiksim, savu materiālo pasauli, jā, var tieši attīstīt saistībā ar kaut kādām skaistām lietām, ar sievišķīgām lietām, jā, kas ir kaut kas skaists un tāds šiks, jā. Un attiecīgi šiem cilvēkiem arī patīk dzīvot komfortā, labi izskatīties, jā, un neskatoties uz emocijām, kā mēs zinām, tie, kas ir ļoti labsirdīgi un mīļi, tiem arī parasti ir šīs problēmas ar emocijām, jā, tā kā laba daudz nekad nav.